Labsvakars Lieldienā, šis ir Nekā personīgi studijā Andris Krauze un Jānis Krēvics. Sveicināti! Šovakar raidījumā aizsardzības ministrija par 200 miljoniem pirks bruņu transportierus, kas Igaunijā izrādījušies pārāk dārgi. Rīgas reklāmas tirgus pārdalē uzvar ar Lemberga ģimenes saistīts uzņēmums. Covid noliedzēja līderi veido jaunu televīziju. Par to visu pēc brīža, bet vispirms ārnes par šodienu un šonedēļ svarīgāko. Nedēļas nogalē beidzot Latvijā uzsāka masveida vakcinācija pret Covid, taču process gāja kā pa celmiem. 1. aprīlī startēja vakcinācijas kampaņa, kurai dots nosaukums 2 miljoni iemeslu vakcinēties. Ar to iecerēts uzrunāt tik vienu Latvijas iedzīvotāju kļūt par daļu no kolektīvās imunitātes radīšanas. Kāds vēlas satikt draugus, kāds grib aiziet uz teātri, kāds grib redzēt mammu. Mēs gribam zināt arī jūsu iemeslus, bet pāri visam piesakieties savai vakcīnai un nāciet, lai mēs varam visi atgriezties pie tādas dzīves, pēc kādas ilgojamies. Tomēr apmēram 30% no cilvēkiem, kam bija rezervēta pota šajā nedēļas nogalē, pēdējā brīdī atteikušies. Dažviet gan Rīgā pie vakcinācijas centriem veidojās arī rindas. Diemžēl šī situācija parādījās, ka ļoti daudz cilvēku atsaka. Mēs gan nejautājam tos iemeslus, kāpēc atsaka, bet es pieļauju, ka varbūt ka tās tiešām ir došanās uz laukiem. Līdz ar to tas procents, ko mēs esam sagaidījuši, ir tomēr, vai teiksim tā, interese vai aktivitāte ir tomēr zemāka. Piektdienas steigā tika izsūtītas īsziņas un e-pasta aicinot potēties rezerves rindā sošajiem, taču reti kurš šo iespēju varēja izmantot, jo bija nepieciešama ģimenes ārsta izziņa, ko brīvdienās grūti dabūt. Līdz svētdienai vismaz vienu devu Latvijā saņēmuši 122 000 cilvēku. Un no šodienas pret Covid potēs arī iedzīvotājs no 60 gadu vecuma. Līdz šim vakcinēšanai pret Covid saņemti pieteikumi no aptuveni 65 000 iedzīvotāju vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Līdz ar šo veselības ministra rīkojumu atvērtas papildu 3 prioritāri vakcinējumu personu grupas. Potēšana sākt arī tiem, kuri mājās aprūpē smagi slimus cilvēkus un personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar hroniski slimiem bērniem. Tāpat potēšanās centros joprojām gaida iedzīvotājs vecumā virs 70 un cilvēkus ar hroniskām slimībām. Šodien pieteikšanās potē pret Covid pa tālruni 8989 nebija iespējama, lai arī iedzīvotāji šodien saņēma īsziņas ar aicinājumu pieteikties vakcinēšanai pa tālruni. Sazināties par to nevarēja. Bija piemirsts, ka tas nedarbojas svētdienās. Dienas vidū tika atrasts cits tālruņa numurs, kurā līdz 4 pēcpusdienā zvanītājs tomēr uzklausīja. Latvijā šodien saņem 25 200 Moderna vakcīnas devu. Nākamajā nedēļā Latvija 2 piegādēs varētu sasniegt vairāk nekā 21 000 pošu. Piektdien solīts piegādāt 11 000 AstraZeneca, bet trešdien 10,5 tūkstošus BioNTech Pfizer vakcīnu. Šonedēļ Eiropas Savienības dalībvalsts vienojās, ka tuvākajos mēnešos Latvija varētu saņemt papildu vairāk nekā 400 000 ASV ražotāju Pfizer devu. Latvijā reģistrēti 238 jauni inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu, 8 saslimušie miruši. Diennakts laikā veikti nepilni 4200 testi, pozitīvi bija 5,7%. 2 nedēļu saslimstības indeks ir 351 uz 100 000 iedzīvotāju. Vakar stacionēti 49 sasirgušie un kopumā līdz 649 pieaudzis slimnīcās esošo pacientu skaits ar Covid, 79 ir smaga slimības gaita. Trešdien stāsies spēkā šonedēļ pieņemtās izmaiņas Covid ierobežojumos, ko valdība nedaudz mīkstinājusi. Ievērojot drošas tirdzniecības nosacījumus, varēs strādāt visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Savukārt iepirkšanās centros, kuru platība pārsniedz 7000 kvadrātmetru, tirdzniecība būs ierobežota. Varēs darboties, piemēram, pārtikas un higienas preču veikali un aptiekas. Būtībā mēs esam gājuši prom no šiem preču sarakstiem. Preču saraksti vairs netiek piemēroti, un ir jāsaprot, ka pēc šī 7. aprīļa pie šāda scenārija tirdzniecības centros būs daļa veikala, kas varēja tirgot kaut kādu daļu, preču sortimentu vairs nevarēs strādāt.
No trešdienas paplašinātas iespējas klātienē mācīties epidemioloģiski drošajās pašvaldībās, bet visā valstī 2 reizes nedēļā skolas solā varēs atgriezties 12. klašu skolēni, lai gatavotos eksāmeniem. Ārpus telpām turpmāk ļaus pulcēties līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām, tāpat līdz 10 cilvēkiem varēs doties gājienos un piketos. Grēznu procesija norisinājās Kairā, 22 senās Ēģiptes valdnieku mūmijas pārvestas no to līdzinājās atrašanās vietas Ēģiptes muzejā. Tās novietoja jaunajā Ēģiptes civilizācijas muzejā. Mūmijas ievietotas īpašos ar slāpekli piepildītos konteineros, kuras veda faraonu laika stila izgraznotos automobīļos. Visā procesijas maršrutā uz ielām nedrīkstēja atrasties cilvēku un bija pārtraukta satiksme. Grezno pasākumu rādīja televīzijas tiešraidē. Romas katoļu baznīcas galva Francisks lieldienu vēstījumā aicināja palīdzēt sapotēt arī nabadzīgāko valsts iedzīvotājus. Pāvests savu vēstījumu nolasīja Svētā Pētera bazilikā Vatikānā, kur to klātienē noklausījās tikai apmēram 100 cilvēku. Viņš nosauca vakcīnas par būtiski svarīgu rīku cīņā ar Covid un aicināja bagātās valstis palīdzēt nabadzīgajām, lai arī tajās varētu saņemt potes. Lieldienu vēstījums mums nepiedāvā mirāžu un neatklāja burvju formulu. Tas neliecina par bēgšanu no sarežģītās situācijas, kuru mēs piedzīvojam. Pandēmija joprojām izplatās. Savukārt sociālā un ekonomiskā krīze joprojām ir smaga, īpaši nabadzīgajiem. Neskatoties uz to, un tas ir skandalozi, bruņotie konflikti nav beigušies, un militārie arsenāli tiek stiprināti. Un tas ir skandāls. Pāvests uzsvēra nepieciešamību palīdzēt visapdraudētākajiem slimajiem, migrantiem, trūkumā esošajiem un kara darbības zonās dzīvojošajiem. Tik tālu par svarīgāko īsumā. Jāni, jums šovakar stāsts par to, ka Rīgā šobrīd tiek pārdalīts reklāmas stendu bizness. Tieši tā, Covid laikā partijas savus vēlētājus klātienē satikt nevar, tāpēc priekšvēlēšana reklāmām ir īpaša nozīme, un mums būs stāsts par būtiskām izmaiņām, kas skar ielu reklāmas stendus Rīgā, un tajā iesaistīta arī Aivara Lemberga ģimene. Par to visu pēc brīža. Raidījuma turpinājumā aizsardzības ministrija par 200 miljoniem pirks bruņtransportierus, kas Igaunijai izrādījušies pārāk dārgi. Tad mēs sapratām, ka cenas ir ļoti atbilstoši tam, ko mēs varam atļauties. Rīgas reklāmas tirgus pārdalē uzvar ar Lembergu ģimeni saistīts uzņēmums. Tas ir ventspilnieks. Kā gan mēs nebūtu pazīstami. Covid noliedzēji veido jaunu televīziju un stiprina saites ar prokrieviskiem aktīvistiem ASV, Ukrainā un Vācijā. Rudenī Rīgas ielās pazudīs reklāmas stabi un stendi. Tos nomainīs 5000 jaunu platformu, kur reklamēties. Tiesības tos uzstādīt būvvalde piedāvā 5 izsolēs. Pirmajā no tām uzvarēs uzņēmums, kurām ir saistība ar notiesātā Aivara Lemberga ģimeni. Tas raisa jautājums par to, kas iegūs kontroli pār vides reklāmas tirgu laikā pirms Saeimas vēlēšanām. Turpina Gunga Gleizde. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu aģitācijas laikā 10 lielākās partijas par reklāmu izvietošanu samaksāja vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tas bija pirmās vēlēšanas, kurās kampaņas politiskie spēki apmaksāja ar naudu, kas saņemta no valsts budžeta. Saskaņā ar atskaitēm Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem vairāk nekā 1/3 daļu maksāja par reklāmas stabiem un ekrāniem. Kopumā ik gadu vides reklāmas nozare ieņem ap 8 miljoniem eiro. Šogad beidzas Rīgas slēgtie līgumi par 700 reklāmas vietām galvaspilsētām. Tajās 12 gadus saimniekojuši 2 starptautiski uzņēmumi – JCDecaux un Clear Channel. Doma no šīm firmām saņem ap 3000 eiro gadā. Līgumi slēgti vēl 2008. gadā, kad Rīgas mērs bija Jānis Birks. Nila Ušakova laikā tie tika pagarināti. Šie līgumi arī pilsētā ir ļoti neizdevīgi, jo savulaik viņi ir slēgti neizsoles kārtībā. Šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad mēs ar prieku viņus izbeidzam un izsludinām jaunas atklātas izsoles, kuru rezultātā iegūstam spējīgus maksāt spējīgus uzņēmējus. Būvvalde nolēma, ka turpmāk reklāmas vietu būs mazāk, bet izsoļu vairāk. Pie līgumiem tiks tie, kas piedāvās visaugstāko cenu. Tas izraisīja nozares iebildumus.
Eiropā arī tāda veida aukcioni nenotiek tik vērienīgām, tomēr gan investīcijām, ja, jo viens konstrukcija arī tā ir investīcija, jo vairāk kritēriji tiek skatīti gan uz to, ko pilsēta var iegūt ne tikai naudā, bet arī graudā. Lietuvā, Viļņā, viņa piedāvā pilsētai to baiku sistēmu, riteņu. Mums šī riteņu sistēma nav nonākusi, jo vides kompānijas investē naudu kaut kādā produktā, par to ir saņemts atļaus izvietot reklāmas konstrukcijas. Pirmajā izsolē piedāvāja 80 vietas, par sākuma cenu noteica 42 000 eiro. 5 pretendenti iesniedz tam tuvus piedāvājumus, bet viens visus pārstat ar vairākas reizes lielāku summu. Visual Media ieguva līgumu uz 10 gadiem par nomas cenu 165 000 eiro gadā. Pirms es nosolīju šo summu, es veicu rūpīgu analīzi, es izveidoju biznesa plānu, un man šajā finanšu grafikā, biznesa plānā parādījās šāda summa, ar kuru es varētu startēt. Šī bija optimālā summa. Tie cipari neatbilst loģikai, ekonomiskai loģikai un, esošajam tirgus situācijai. Vai arī, ja būtu tik fantastiska situācija, ka vidas reklāmas tirgus izmainītos, tur izaugtu, ja, kam īsti nav pamata, ja, tad pat tad grūti noticēt, ja, ka pat tādām cenām varēs kaut ko pārdot. Ja. Līdz ar to grūti konkurēt vienkārši šādos apstākļos, ja, kad vienkārši parādās ļaudis ar kaut kādu finansējumu, ja, nezināmas izcelsmes. Ja. Un tas ir vienīgais kritērijs. Ja. Mūsu ieskatā valstī tomēr un pašvaldību uzņēmumiem būtu jāveicina uzņēmējdarbība, kas maksā nodokļus, nodarbina cilvēkus, ja, un veido šos publiskos līdzekļus. Izsolē uzvarējušais uzņēmums iepriekšējos gados cietas zaudējumus, nodarbina tikai dažus cilvēkus par vidējo algu, kas atbilst minimālajai. Reklāmas nozare bažīs, ka tas nespēs uzstādīt jaunās reklāmas vietas. Grīnbergs taisnos, ka algas uz papīra izskatās mazas tikai tāpēc, ka uzņēmuma komanda strādā vairākās saistītajās firmās un katrā saņem darba samaksu. Jāsaka, ka ir kavēti maksājumi no šie uzņēmumi bijuši, bet gala rezultātā viss tiek nomaksāts un uzņēmums var startēt arī izsolēs un strādāt. Būvvalde apgalvo, ka līguma ar Visual Media slēgta jau kopš 2007. gada, lai arī firma dibināta tikai 2009. gadā. Ar tādu pašu nosaukumu vairākus gadus darbojasies cita kompānija, kas nu jau likvidēta. Patiesībā ir vesela virkne uzņēmumu, kur īpašnieki ir Renault Grīnbergs vai viņa tuvinieki. Tiem pārklājas adreses, norādīts viens un tas pats telefona numurs. Vairākiem redzam saistība ar Aivara Lemberga ģimenes biznesu. Visual Agency saņēmis 800 000 eiro aizdevumu no Ala Investments. Tas ir Ventspils mēra pirms 19 gadiem dibināts uzņēmums, kuru vadījuši viņa bērni un uzticamības personas. Kopš Lemberga iekļaušanas ASV sankciju sarakstos par firmas patieso labumu guvēju deklarēts Lembergas nots, reklāmas nozares uzņēmējs Jānis Austriņš. Šis uzņēmums 4 gadus atpakaļ ir paņēmis aizdevumu, un tas tuvākajā laikā tiks arī atdots. Bet tas ir tieši par lielajiem ekrāniem? Jā, tas ir par lielajiem ekrāniem. Tieši tad, kad es attīstīju lielo ekrānu tīklu, tad bija nepieciešams finansējums. Par saistību ar Lemberga ģimeni liecina arī Grīnberga firma Velsatis. Tās gada pārskatos pievienota Lembergu Ala Investments rēķinu. Finālā pašu Velsatis pievienoja Ala Investments īpašniekam Restruktūra. Līdz nesenam laikam Andrija Lembergas vainim piederošās neatkarīgās Rīta avīzes ziņu virsraksti gozējās Visual Agency reklāmas ekrānos. Es saprotu, ka jūs ar Andriju Lembergu esat bijuši draugi, vai ne? Jā, mēs esam 27 gadus jau pazīstami, jā, protams. Es esmu Ventspilnieks, kā gan mēs nebūtu pazīstami. Jā. Bet jūs jautājat Finanšu izlūkošanas dienestam, vai jums ir tiesības vērtēt uzņēmumu? Jā, mēs pirms izsoles organizēšanas esam interesējušies. Un šī institūcija mums arī atbildēja, ka mēs varam šādu apliecinājumu ielikt, lai pretendents apliecina, kad viņam visi līdzekļi ir legāli iegūti. Šāda atruna būvvaldes iepirkumos vai izsolēs nav standarts. Tas darīts tieši neskaidro Visual Media līdzekļu izcelsmes dēļ. Nākamo reklāmas vietu lotu izsolīs 13. aprīlī. Izsole notiks klātienē un mutiski.
Kuri uzņēmēji bija tie, kas rosināja šo mutisku? Par mutiskas izsoles rīkošanu, manuprāt, iesniegumu bija iesniedzis Vizuāla mēdija, kas ir arī šī brīža pirmās izsoles uzvarētājs, un vēl viens uzņēmums, kura nosaukumu es šobrīd nemācēšu nosaukt. Reklāmas asociācija uzskata, ka šīs izsoles kropļo tirgu, jo pretendentiem nav noteiktas nekādas prasības. Tā sūdzējusies Rīgas domas deputātiem, bet tie problēmas nesaskata. Domnieki saņēma arī vēstules par to, kā tika noslēgts līgums par reklāmas izvietošanu Rīgas satiksmes transporta ekrānos. Par Rīgas sabiedriskā transporta reklāmas līgumu interesējās vairāki uzņēmumi. Taču, kad pagājušā vasarā Rīgas satiksmes izsludināja izsoli, par to uzzināja tikai viena firma – Visual Agency. Tā tagad visus Rīgas satiksmes ekrānus nomā par 1200 eiro mēnesī. Uzņēmēju sūdzības par izsoli jaunā Rīgas domas vadība izmantoja par iegānstu, lai tiktu vaļā no Rīgas satiksmes valdes, taču izsoles rezultātus neatcēla. Firma apgalvoja, ka viss darīts pēc noteikumiem, un informāciju par izsoli jebkurš varēja izlasīt Rīgas satiksmes mājaslapā. Taču nekā personīga izpēta liecina, ka pagājušā vasarā šī mājaslapa nedarbojās. Rīgas satiksmes nav ne sazvanām pa norādītiem telefoniem, ne sastopama adresēm. Izsoles nolikumā norādītā iepirkuma komisijas sekretāre uz nekā personīgi jautājumiem atteicās atbildēt. Mums izskatās, izpētot jūsu mājaslapu, ka tajā brīdī, kad notika iepirkums vai izsola, mājaslapa bija rekonstrukcijas stadijā. Renault Grindbergs neslēp, ka saņēma piedāvājumu sadarboties no kompānijas, kam ar Rīgas saci bija reklāmas līgums līdz šim. Tas ir saistīts ar pirmā Baltijas kanāla īpašniekiem, kad pērnā gada sākumā šos uzņēmumus kratīja valsts drošības dienests. Grindbergs sācis komunicēt ar Rīgas saci pa taisno, bet sludinājumu par izsoli pamanīs mājaslapā. Tad sanāk tā, ka uz nākamajām saimnes vēlēšanām, kas būs 22. gadā nākamgad, liela daļa Rīgas stendu pēc būtības piederēs vai vismaz būs cieši saistīti ar sankciju sarakstos iekļautas personas finansējumu. Tas ir jautājums, jā. Mēs jau ceram, ka tā nebūs, bet šī pirmā lote parāda, ka varētu būt. Un mēs noteikti attīstīsimies, mēs noteikti neapstāsimies. Un bez Lemberga naudas? Bez Lemberga naudas. Viennozīmīgi. Vai notikusi vēl kāda savāda satiksmes departamenta izsole? Tā reklamēšanai pie tiltiem un pārvadiem priekšroku deva pirmajam pieteicējam. Jau atkal uzvarēja Visuāla mēdija. Šī izsole pēc sūdzībām apturēta. Par Rīgu arī turpinām. Pārkāpums saimniekošanā galvaspilsētā atklāja valsts kontroles jaunākais ziņojums. Kādu sociālo dzīvokļu māju nolaista pat līdz graustu līmenim. Rindā uz pašvaldības dzīvokļu joprojām gaida vairāk nekā 2000 mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu, taču naudu sociālo dzīvokļu remontiem Rīgas dome neatrod. Vairāk stāstā Andrejs Vasks. Atbilstoši Rīgas investīciju plānam, šajā namā Pārdaugavā Ziepju ielā vajadzētu būt jau 150 sociālajiem dzīvokļiem. Taču par investīcijām te nekas neliecina. Un nav arī zināms, kad pašvaldība graustu sakops, jo naudas tai nav. Labdien! Valsts kontrole revīzijā par Rīgas pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu šo namu izcēlus kā piemēru, kur stratēģijas un koordinācijas trūkums ir novedis pie nesaimniecisku lēmumu virknes. Līdz 2011. gadam 5 stāvu mājā atradās kopmītnes, atsevišķas istabas ar kopējām labierīcībām un virtuvi. Togad pašvaldība izlēma, ka nams jāpārbūvē. Tai pašā 11. gadā, 3 mēnešus pirms tam, tika privatizēta viena ēka, viena telpa un noslēgts šīs telpas pirkuma līgums. Un 3 gadus pēc šī lēmuma tika privatizēta otra telpa 2014. gadā. Kā rezultātā pašvaldībai pašai nācās atpirkt atpakaļ tās telpas, kuras viņa ir nodevusi privatizācijā, un šim mērķim izlietot ne vairāk ne mazāk kā 131 000 eiro. Viens privāti īpašnieks pašvaldības mājas pirmajā stāvā bija ierīkojis dzīvokli, otrs kafejnīcu un pirti. Māju apsaimniekoja mājokļu un vides departaments, bet 2015. gadā piesaistīts īpašuma departaments, kam uzdeva atpirkt privatizētās telpas. Tobrīd departamenta vadītājs bija Oļegs Burovs. Ar vienu izdevās atrisināt jautājumu diezgan ātri, ar otro ilgāk, tāpēc, ka īpašniece atteicas par tirgus vērtību pārdot pašvaldībai. Cik es atceros, mēs
viņai, teiksim tā, draudēm ar to, ka mēs sagatavosim, iesniegsim Saima likuma projektu par piespiedu atseviināšanu, bet rezultātā viņa piekrīt. Jau tobrīd pašvaldība baļojās, ka piespiedu atsevināšanas gadījumā Saeimā un valdībā varētu nākt gaismā tās nekonsekvences un līdzekļu šķērdēšana. Vispirms par certifikātiem privatizējot, bet pāris gadus vēlāk par tirgus cenu atpērkot telpas graustā. Burovs uzskata, ka citu iespēju kā atpirkt nebija, jo rekonstrukcija liederīgi veikt vienotam īpašumam. Kāpēc rekonstrukcija nenotika, Burovam atbildes nav. Es pateikšu, varbūt ne kā politiķis, ne kā bijušais domes vadītājs, kā īpašuma departamenta direktors. Katrs no mums nāk pie domes vadības, vienalga, kāds bija domes vadītājs. Man viņi, ja neskaitīt man sevi, es strādāju kopā ar 6 domes priekšsēdētājiem. Un tu nāk pie katra un aiztevē savu budžetu. Bet mēs redzam, ka faktiski ieguldījumi dzīvojuma fonda viņi nebija veikti atbilstoši. Par pašvaldības dzīvokļu politiku atbildīgo mājokļu un vides komiteju domē ilgus gadus vadīja Burova partijas biedrs Vjačeslavs Stepaņenko. Es domāju, ka man tagad ir pienākums sekot līdzi, kas notiek komitejai, kuru es kādreiz vadīju. Nē, es domāju, ka pēc jūsu laikā tā nauda neatradās. Ziniet, man šobrīd grūti atminēties, šos te notikumus. Cerībā ātrāk sākt remontu 2018. gadā māju ieguldīja pašvaldības uzņēmumu Rīgas pilsētbūvnieks pamatkapitālā. Taču arī tam nav naudas, un projekts ir apstājies. Līdzīgs stāsts ir vēl 3 mājām, no kurām pirms vairākiem gadiem izlikt iemītnieki. Bolderājā, Lielupas ielā un Dolomīta ielā, kā arī Prūšu ielā Ķengaragā. Ēkas izdemolējuši bezpajumtnieki, līdz pašvaldība tām aizmūrējusi durvis un logus. Tās skaitās iekonservētas būves. Šobrīd nekas šajās ēkās nenotiek. Protams, ka ēkas tehniskam stāvoklim tas nenāk par labu. Un vienlaicīgi, ņemot vērā, ka pašvaldībai īpašumā ir šīs ēkas, kuras būtu jārekonstruē, pašvaldība īsteno arī jaunus projektus, piemēram, Mežrozīšu ielā, par daudz lielākām izmaksām nekā tiek piedāvāts pašvaldībai rekonstruēt šīs ēkas. Ēku kompleksā Mežrozīšu ielā pašvaldība iztērējusi 17 miljonus eiro. Ar šo naudu būtu pieticis, lai atjaunot visus 4 graustus, iegūstot vairākus 100 dzīvokļu. Taču tiem naudu mājokļu un vides departaments nevar dabūt gadiem. Kā tas notiek? Mēs, visus konstatējošos faktus izliekam uz papīra, sarēķinam provizoriski arī, cik aptuveni šie līdzekļi ir nepieciešami. Un tālāk ir budžeta komisija, kas izskata, izvērtē un pieņem lēmumus. Mājokļu un vides departamenta valdījumā ir arī vairāk nekā 260 tukši dzīvokļi citās daudzdzīvokļu mājās, kas būtu jāremontē un jānodod daudzbērnu ģimenēm, bārņiem vai vientuļiem pensionāriem. Arī šo mītekļu remontam naudas nekad nav bijis pietiekami, katru gadu atjaunot nelielu daļu. Par pārējo apsaimniekošanu ik gadus tiek maksāts iespaidīgas summas. Par pagājušo gadu tie ir aptuveni 500 000. Šogad attīstībai naudas piešķirts vairāk, un departaments cer izremontēt un nodot īrniekiem 120 dzīvokļus. Tāpat ir saņemta nauda, lai izstrādātu projektus 3 graustu pārbūvēi. Un mēs darbojamies, remontējam, pārbūvējam. Es ceru, ka tuvākajā laikā arī mēs, Rīgas pašvaldība pārbūvēs visas šīs dažādu sociālo grupu kopdzīvojumās ēkas, un mums vairs nebūs kopmītņu tipa plānojums ar garajiem koridoriem un mazajām istabiņām. Tas ir mūsu tuvākais mērķis. Bet vai tam ir nauda? Prasīsim un cerēsim, ka būs, Rīgas domes mājokļu un vides komitejas vadībai kreisi noskaņotās Progresīvo partijas līdzpriekšsēdētājs Edmunds Cepurītis. Viņš sola, ka mājokļi turpmāk būs prioritāte. Rīgai savas naudas nav, tāpēc cerības ir uz Eiropas fondiem. Šeit, piemēram, tiem projektiem, kam mēs piešķīrām finansējumu, mēs redzam, ka daudzgadu budžetā no Eiropas Savienības fondiem
ir paredzēts ekonomikas ministrijai tieši šādiem atjaunošanas darbiem finansējums. Kad tie grausti tiks sakopti? Nākamgad? Jā, principā tur ir divi varianti. Vai nākamais vai aiznākamais gads. Līdz tam laikam pašvaldības īpašums turpinās degradēt vidi, bojāt ainavu un pievilināt bezpajumtniekus. Ņemot vērā, ka pašvaldībai Rīgas pilsētā īpaši ir ļoti strikta nostāja pret graustiem un pret vidi degradējošiem objektiem, tad tā ir tāda nosacīta dubulta morāli, ka pašvaldība pati uztur šādas ēkas un pašvaldības rīcībā ir šīs ēkas. Savukārt privātiem komersantiem un privāti īpašniekiem par šādu ēku esamību tiek aizrādīts. Pēc valsts kontrolas ziņojuma domē ir izveidota īpaša komisija Eduarda Smiltēna vadībā, kam jāizstrādā stratēģija, kā apsaimniekot 1,5 miljārdu vērtos pašvaldības īpašums. Pēc brīža mēs turpināsim nekā personīgi. Raidījuma turpinājumā aizsardzības ministrija par 200 miljoniem pirks bruņtransportierus, kas Igaunijai izrādījušies pārāk dārgi. Tad mēs sapratām, ka cenas ir ļoti atbilstoši tam, ko mēs varam atļauties. Covid noliedzēji veido jaunu televīziju un stiprina saites ar prokrieviskiem aktīvistiem ASV, Ukrainā un Vācijā. Rебят, всем привет, мы в прямом эфире. Jānis Šepkevits ir kā dzīvā enciklopēdija. Timberlakes viņu visai pasaulē arī parādīja. Balss maskā šovakar 8:00 TV3. Īstā lieldienu garša ar spilva majonēzēm. Izcilas garšas tavam svētku galdam. Es zinu, ka tam ir grūti noticēt, bet jums ir jāuzticas man. Tam ir maksimāla garša bez cukura. Pepsi Max – maksimāla garša bez cukura. Kurjeri, kuri pārvadā narkotikas, tiek saukti par muļiem. Viņi iedalās divās kategorijās. Viena ir tie, kuri tiek sūtīti uz kaušu, kamēr ekspreši transportē preci. Pirmie nāk no vienkāršās tautas un ir gatavi riskēt pat par pāris štukām. Bet otrie tiek gatavot profesionālam darbam. Unfiltered. It can mean many things. Being uncensored, unconstrained. Sometimes, great happiness comes from doing and saying what feels right. Letting your hair down, embracing a more natural you. So, does being unfiltered give life a fuller flavor? Probably. Sajūti izsmalcinātu garšu, kas pārtop spirdzinošu kristālu vēsumā 100 svaiguma slāņos. Atklāj svaigumu, kas nebeidzas. Tik tak fresh. Atklāj jaunu svaigumu bez cukura. Tik tak. Tā skan svaigums. Šis ir Philips One Blade. Tas nav kārtējais skuveklis ar neskaitāmiem asmeņiem. Tas ir One Blade. Piemērots dažādiem stiliem. Veido vai noskuj jebkura garuma bārdu. Esi tu pats ar Philips One Blade. Innovation and you. Philips. Ar īsto attieksmi un izcilu kafiju tu sasniegsi vairāk. Paulig, tver mirkli. Maggi palīdz tev gatavot un neizniekot ēdienu. Ja neizsāpēdis visu, ko esi pagatavojis, ar Maggi palīdzību pārpalikušo ēdienu var pārvērst gardā maltītē. Maggi, taupīsim ēdienu kopā. Optika Filman. Banana. Pomidora. Kirsis. Brilles un redzes pārbaude no 55 eiro. Filman optikas salonos redzes testu veids bez maksas. Atrodi visplašāko izvēli kvalitatīvām brillēm. Nervu šķiedru bojājums ir izplatīts iemesls kakla un muguras sāpēm. Milgamma N veicina to atjaunošanu, atstājot sāpes pagātnē. Milgamma N kapsulas ārstē sāpes. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. My life is journey, 'cause all the beautiful things are here when love is love, love is love, love is oh.
pienācis laiks ilgi gaidītām pārmaiņām. Mājās vēl labāk ar IKEA. Ienāc savā paldies kontā vai atver Maxima lietotni, spēlē lieldienu spēli un saņem izdevīgus piedāvājumus ikdienas. Svaigajai un marinētajai cāļa gaļai putnu fabrika ķekava 25% atlaide. Fasētiem riekstiem un žāvētiem augļiem 20% atlaide. Un ar paldies karti rotaļlietām un konstruktoriem Lego 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu. Veikals Dārzam LV zaļās dienas. 25% atlaide sīpolu stādiem, sīpolpuķiem un puķupodiem. Pērc internetā Veikals Dārzam LV. ZZ bonusu klubs. Pievienojies! Un saņem labumus katru mēnesi. Tikai aprīlī. Un tikai ZZ pēcapmaksas klientiem Samsung telefonu. Par cenu, kas norauj jumtu. Tikai no 172 eiro. Veci, pulēto! ZZ un vēl vairāk bonusu. Visās Beno aptiekās no 24. marta līdz 8. aprīlim populārāko kosmētikas zīmolu produktiem 30% atlaide. Priecīgas lieldienas! Turpmāk pirkumiem izmanto Beno Eko iepirkuma somiņu. Laimē prieka brīdi! Pērc jebkuru Salga produktu, reģistrē čeku un laimē balvas katru nedēļu. Romantisko atpūtu Baltvillā, aktīvo velosipēdu vai ģimenisko lidojumu ar gaisa balonu. Salga. Voltaren Emulgel viņai palīdz mazināt muguras sāpes, un tagad šī nebeidz sportot. Bet es taču nesportoju. Voltaren Emulgel sastāvā ir spēcīga pretiekaisuma aktīvā viela, kas iekļūst dziļi muguras audos, mazinot sāpes līdz pat 12 stundām. Voltaren Emulgel – kustību prieks. Akūtu sāpju novēršanai izmēģini arī Voltaren Actigo plāksteri. Kas ir GO3? GO3 tā ir televīzija uz steroīdiem. Es varu binžot visu savu Marvel stāfu, kad gribu. Kopš GO3 man vairs nevajag parastu televīziju, un manī parādies baigais cīņas spars, jo viss sports ir tur. Kur esmu es? GO3 tas ir miers mājās, jo arī bērniem ir ko skatīties. Labs Disney saturs. Turklāt 2 ekrānos vienlaicīgi. Skaties iecienītos kanālus, vietējo un ārvalstu saturu. Kur un kad vēlies? Tas ir GO3. Nākamās paudzes televīzija. Latvijas dabas skaistums ir iedvesmojis daudzus amatniekus. Arī Staburaga brūverus. Viņa radīja alu, kas pat pēc 100 gadiem atgādinās par leģendārās klints skaistumu un tās avotu svaigumu. Baudi jaunumu, Staburaga tradicionālo alu, Latvijas dabas iedvesmots. Ko gaidīt no nākotnes? Kāpēc gaidīt? Nākotnes risinājumi rodas šodien. Šodien mēs strādājam pie nākotnes jaudas. Šodien aug nākotnes programmētāji, uzņēmēji, dizaineri. Šodien ir pieejama nākotnes enerģija. Tiek izcīnītas nākotnes uzvaras. Šodien sākas nākotnes tendences kino, modē, mūzikā. Un jau šodien tiek radīta izklaide un tehnoloģijas, ko lietosim nākotnē. Ko gaidīt no nākotnes? Negaidi. Ar teicu, tu jau esi tai gatavs. Jāko maigo latte izbaudi ar Merelt espresso vai Danska klasisku pupiņām. Čeku loterija. Katrs čeks, kvīts, biļete. Un tagad arī rēķins ir loterijas biļete. Laimē naudu. Arī tu nozaru izlozē var laimēt vēl 500 eiro. Iečekojies pie laimētājiem. Čeku loterija LV. Skaties Manas mājas ar IKEA. Trešdienās bez 15.10 TV3. 8 slavenības vēl nav atklātas. Varbūt mīlestība palīdzēs tās atminēt. Te jums būs daži īsti fakti par mīlestību. Simti ir romantiķi. Vai tomēr sajauks prātu vēl vairāk? Tas ir Māris Strombergs. Varbūt tā ir meitša. Man liekas, tas būtu pārāk vienkārši. Šovs Balss maskā. Šovakar 8 TV3 un GO3. Šovu skaties kopā ar mobilo sakaru operatoru Bitte, aizdevums LV, piena produktiem Alma, Samsung Galaxy S21 viedtālrunu sēriju un dzērieniem Mangali Vitafruit. Laipni lūgti cirkā, kur ziloņu mammai pasaulē nāks īpašs mazulis. Tik lielām ausīm, kā vēl nav redzēts. Daži domā, ka izsmiekla vērts.
citi, ka īsts brīnums. Fly, Dumbo, fly. Pirmizrāde ģimenes filmai Dumbo. Rītvakar, 2. lieldienās, bez 29 TV3. Piedāvā Dobeles īstie ekstra milti. Trīs zvaigžņu balva. Piektdien, 8:10 TV3. Organizē Latvijas Olimpiskā komitejas sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Paralimpisko komiteju. Atbalsta Latvijas valsts meži, Latvijas mobilais telefons, Rimi Latvija, Circle K un Sixt Leasing. Branta mūža saimniece Ilze Briede, ceļojumu blogeres Zane Eniņa, producents Andris Grīnbergs un aktieris Mārtiņš Počs. Pie galda sēdīsies lieldienu noskaņās. Tās zilās ziepes bija kritušas tajās un spota. Jā! Šo stāstu par zupu, tas bija tāds No pirmdienas līdz ceturtdienai, 5:10 TV3. Skaties arī GO3. Raidījumu piedāvā Rimi, katra diena arvien labāka, Big Bank, specializētā kredītu banka un Kikoman pievieno dzīvē garšu. Kurjeri, kuri pārvadā narkotikas, tiek saukti par muļiem. Viņi iedalās divās kategorijās. Vieni ir tie, kuri tiek sūtīti uz kaušanu, kamēr ekspreši transportē preci. TV3 lieldienās dāvanu grozā liek 3 Disney studijas lielās pirmizrādes visai ģimenei. Lielajā piekdienā ģimenes komēdija Kristofers Robins 5. Leģendārās animācijas jaunā versija filma Karalis Lauva bez 29. Bet otrajās lieldienās visu laiku slavenākais cirka zilonēns Dumbo. Prieks kopā būt! Piedāvā Dobeles īstie ekstra milti. Apceļot zemeslodi? Ja nevar citādi, tad ceļo savā virtuvē. Eksperimentē veikalā un virtuvē kopā ar eksotisko garšu pazinējiem. Beztabu stāstu sērija Cita garša. Ce sont des asperges à la vinaigrette. Rītvakar, 5:10 TV3. Rimi, katra diena arvien labāka. Skaties Agatas Kristī detektīvu trešdienās. Best faces, please. Rēčela Argaila bija plaši pazīstama lavdare līdz slepkavībai. Par noziegumu notiesāja Džeku, vienu no viņas adoptētajiem bērniem. Pēc pusotra gada uzrādās liecinieks, apgalvojot, ka Džeks ir nevainīgs. Nevainības smagā nasta. Trešdien, 20:10 TV3. Cīņa sāksies, citam citu iebiedējot. Jābudu победителям! Raiba publika, pārsteidzošas atgriešanās, kā arī dziedniece no Igaunijas. Skaties jaunās ekstrasensu cīņas. Otrdien, bez 15:10 TV3. Baibai sipeniecei Gavarei piemīt 6. maņa – intuīcija. Balka? Balss maskā šovakar 8. TV3. Jau pēc īsa brīža tavā ekrānā nekā personīga, vēlāk skanīgākā minēšanas spēle televīzijā – Balss maskā, bet tad grāvējs Han Solo zvaigžņu karu stāsts. Piepildīts svētdiena TV3. Raidījuma turpinājumā aizsardzības ministrija par 200 miljoniem pirks bruņu transportierus, kas Igaunijā izrādījušies pārāk dārgi. Tad mēs sapratām, ka cenas ir ļoti atbilstoši tam, ko mēs varam atļaut. Covid noliedzēji veido jaunu televīziju un stiprina saites ar prokrieviskiem aktīvistiem ASV, Ukrainā un Vācijā. Rебят, всем привет, мы в прямом эфире. Mēs turpinām nekā personīgi. Noslēgumam tuvojas viens no dārgākajiem un lielākajiem pirkumiem aizsardzības ministrijas vēsturē. Tiek plānots iegādāties kaujas bruņu transportierus. Tas izmaksās 200 miljonus eiro. Kas sadarbības partneris jau otro reizi izvēlēta kompānija no Somijas. Pirmajā mēģinājumā konkurss izgāzās. Tika izvēlēta mašīna, kas neatbild tehniskajām prasībām. Plašāk Ildes Jaunalksnes Rēderes sižetā.
2017. gada vidū aizsardzības ministrija sāka lielāko un dārgāko bruņotu kaujas transporta līdzekļu iepirkumu. Tā plānoja pirkt vairākus simtus 4x4 bruņu transportieru Latvijas armijai. Līdz konkursa finālam tika 4 – amerikāņu Humvee, somu Sisu, dienvidāfrikāņu Marauder un turku ražotājs Otokar Cobra. Par uzvarētāju pasludināja somu kompānija, par ko neizpratnē bija pārējie pretendenti. Sisu uz Latviju atveda savu vienīgo šādas mašīnas prototipu. Piedāvājums neatbilda tehniskiem parametriem, tas bija 2 reizes smagāks par prasīto. Arī braukšanas testā Sisu palika pēdējais. Konkurences sūdzībās lasāms, ka Alūksnē atvestais transporta līdzeklis tā gabarītu dēļ nepiedalījās testā, kur ietvaros tika pārbaudīta transporta līdzekļu vadāmība pa meža ceļu, kā arī masas dēļ nespēja pabeigt testu, kur ietvaros tika pārbaudīta transporta līdzekļu vadāmība pa smilšaino ceļu. Sisu modelim nebija iespēja noņemt bruņas. Priekšējās durvis auto sasveroties sāņus pie 45 grādu leņķa to smaguma dēļ nebija vairs aizvarams. Arī Somijas finansiālais piedāvājums bija otrs, dārgākais. Taču uzvaru Sisu palīdzēja iegūt maksimāli iegūstamie punkti par garantiju, rezerves daļām un citiem rādītājiem, ko objektīvi nevar novērtēt, ja mašīna nav sērija veida ražošanā. 2 no pretendentiem sūdzējās iepirkuma uzraudzības birojā un konkursu 2019. gada sākumā pārtrauca. Jāsaprot, ka bruņoto spēku ekspertiem šis arī bija tāds liels izaicinājums, jo šis bija pirmais teiksim, šāds mēģinājums, un iespējams arī pat labi, ka šis mēģinājums neizdevās. Pēc tam, kad iepirkuma uzraudzības birojas aizliedz slēgt līgumu ar Sisu, aizsardzības ministrija taktiku mainīja. Taču arī jaunajā 6x6 projektā izvēle ir par labu Somijai. 2019. gada maijā aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks uz 16 valstīm izsūtīja vēstuli ar aicinājumu piedalīties starpvaldību projektā. Latvija esot gatavi iegādāties 300 pilnīgi jaunus bruņutransportierus, 8–9 personām, nedārgākus par 700 000 un 150 tādus pašus 5 karavīru vešanai ar maksimālo cenu 500 000. Tas ir likumīgs, tomēr grūtāk pārskatāms iepirkuma veids. Valstīm jāsadarbojas kopīgā pētniecībā un produktu attīstībā. Ieguvumam jābūt arī Latvijas tautsaimniecībai, iesaistot projektā vietējos uzņēmumus. Uz Pabrika vēstuli atsaucās 12 valstis, bet aizsardzības ministrija kā ražotāja izvēlējās Somijas kompāniju Patria, kam ir vēsturisks saites ar Sisu. Tad mēs sapratām, ka šis piedāvājums, ko Somija piedāvā, patiesībā ir ļoti konkurētspējīgs un ka tās cenas ir ļoti atbilstoši tam, ko mēs varam atļauties. Pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbību ar Patriju Latvijas delegācija 11. un 12. septembrī apmeklēja Somiju. Delegācijas vadītājs bija Māris Ķuda, kas iepriekšējā pārtrauktajā iepirkumā vadīja konkursu komisiju. Nekā personīgi rīcībā ir ziņas, ka Ķuda kā ministrijas pārstāvis brauc pie Somijas ražotāja arī iepriekš konkursu norises laikā. Ne pie viena cita pretendenta šādas vizītes nenotika. Kāpēc Māris Ķuda brauc uz Somiju īsi pēc tam, kad šīs vēstules Ārta Pabrika vārdā tika izsūtītas? Māris Ķuda ir atbildīgs vada nodaļu, kas atbildīga ir par iepirkumiem. Es teiktu, ka šī ir sakritība par to, ka iepriekšējā iepirkumā uzvarēja Sisu, lai arī ar iepriekšējiem saitēm tie ir 2 dažādi uzņēmumi. Jūs teicāt, 12 vēstules atnāca uz aizsardzības ministra aicinājumu. Māris Ķuda brauc uz visām 12? Nē. Somu ražotājs ir izveidojis vietējo kompāniju Patrija Latvija. To vada Uģis Romanovs. Viņš ir atvaļināts armijas virsnieks, nodienējis 20 gadus. Aizsardzības ministrija saņēma ziņas, ka Romanovam bijusi piekļuva slepenai tikai NBS rīcībā esošai informācijai. Viņam arī tika uzdot iespēju piedalīties visos ar iegādes procesu saistītajos pasākumos. Aizsardzības ministrija veic pārbaudi, taču neko pretlikumīgu nekonstatēja. Veiktās pārbaudas laikā aizsardzības ministrijas audita un inspekcijas departaments neieguva informāciju, ka Uģis Romanovs dienas laikā NBS būtu pieņēmis lēmumus vai gatavojis dokumentus, kas skāra vai varēja skart Patrija intereses.
Tik konstatēts, ka Uģim Romanovam bijis līgums ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju kā vieslektoram līdz 2020. gada septembrim, taču lektors nav amatpersona un atļauju amatsavienošanai nebija nepieciešama. Starpvalstu līgumu par pētniecību un attīstību jauno bruņu transportieru ražošanā uz Patriju bāzi sākumā pārakstīja 3 valstis, taču Igaunija gada sākumā no projekta izstājās. Kaimiņu valsts mēdīja ziņo, ka igauņu bruņotie spēki nevienojās par izpētes un izstrādes cenu, mašīnas gala cenu un igauņu militārās industrijas uzņēmumu iesaisti ražošanā. Un vismaz pašreizējā sadarbības posmā igauņi latviešiem un somiem nepiebiedrojas. Mūsu aizsardzības ministrija nevar pateikt, cik finālā maksāsim par mašīnām. Zināms tikai, ka Latvija atteiksies no 150 bruņu transportieriem, jo tomēr nevaram to atļauties. Somi paturēs intelektuālā īpašuma tiesības uz saviem ražojumiem un pirmie testa brauciena alūksnē ar Latvijas armijai domāto kaujas tehniku iecerēti jau septembrī. Taču ministrija nevar nosaukt priekšrocības, kādas no šī projekta ir Latvijas tautsēmniecībai. Patrija Latvija vadītājs pagaidām runā par aptuvenu sadarbību ar 12 Latvijas firmām. Reāli šobrīd projektā darbojas 2. EMJ metāla droša dalība būs zinām tikai pēc šomēnes gaidāmā pirmā pasūtījuma testa partijai. Patrija Latvija izveidojas kopuzņēmumu ar Unitrak, lai Cēsīs iespējams veiktu bruņu transportieru remontu un apkopi. Šis ir Patrija Latvija un Unitrak kopuzņēmums, un šeit arī ir saslēgti līgumi, un praktiski, ko mēs veiksim šajā uzņēmumā, šobrīd tiek plānots tā, tiks veikta mašīnu gala versija komplektācija, remonta pakalpojumi, garantijas remonti, apmācības pakalpojumi. Īsāk sakot, tas būtu kompetences centrs mūsu 666 flotei. Kas tad būtu svarīgākais faktiski un iespējams arī finansiāli ietilpīgākais līgums? Redziet, te ir tāds finansiāli ietilpīgākais. Es domāju, ka tādas lietas es šobrīd nevaru līdz galam pateikt, jo man nav skaidrs atbildes. Mēs vēl aizvien esam pētniecības fāzē. Nekā personīgi zināms, ka pirmais tests ar Patriju Latvijas armijai domāto bruņu transportieru nebija veiksmīgs. Mīnas sprādzienā gāja bojā manekens šoferis. Tam sekojošie testi bijuši veiksmīgāki. Jūs jau noteikti zinat šo stāstu. Pirmais tests, es teiktu, bija veiksmīgs, jo testi tiek veikti pētniecības ietvaros, un pētniecības mērķis ir atklāt trūkumus un veikt uzlabojumus. Ministrija apgalvoja, testa braucieni pierādīs, ka tehnika nav piemērota Latvijas armijai, pirkumu līgums ar Patriju slēgts netiks. Tomēr tiesības pārliecināties, vai darījums ir likumīgs un atbilst pasūtījumam, iepirkumu uzraudzības birojas varēs tikai jau pēc vienošanās parakstīšanas un pirmo mašīnu piegādes. Mēs nevaram šobrīd komentēt, bet tas brīdis, kad pēc būtības varēs pārliecināties, vai tas regulējums nav aptiec, būs tajā mirklī, kad reāli notiks piegādes un varēs pārliecināties, ka tiešām ir runa par būtiski uzlabotiem produktiem. Pagaidām šajā projektā pētniecībā iztērēti 8 miljoni. Tā kā izmaksas bija plānots dalīt uz 3, pēc Igaunijas izstāšanās Latvijai būs jāmaksā puse no šīs summas. Pēc pusotra gada gaidāmajām Saeimas vēlēšanām daudz jau gatavojas laikus. Raidījuma sākumā stāstījām, kā biznesmeņi pārdala vīdes reklāmu laukumus. Spēkus pamazām apvieno arī Saeimas opozīcijas deputāta Alda Gobzema atbalstošie spēki. Tiem pievienojies kādas reliģiskas organizācijas līderis, kas savulaik stiprināja ceļu politikā Aināram Šleseram. Tikmēr Šlesers un Gobzems sarunās ar mēdījiem turpina noliegt, ka viņus abus plānos uz atkārtot nokļūšanu politikā nekas nesaistot. Lai arī vizuāli ļoti līdzīga, šī nav TV3 ziņu sākuma galviņa. Interneta platformās pēdējo nedēļu laikā arvien biežāk parādās šādi video, kas pēc stilistikas it kā atgādina ziņu raidījumus. To uzdevums esot atmaskot patiesību par Covid-19. Ko īsti vēlas pavēstīt Samanta Tīna pasaulē ar savu dziesmu? Brīvvalsts TV ir projekts, zem kura apvienojušies vairāki oficiāli nekur nereģistrētas apvienības Latvijas Brīvības alianses locekļi. Vienkopus viņus visus varējām redzēt pagājušā gada 12. decembrī, kad tā rīkoja mītiņu Krastmalā un pēc tam brauciens uz vairākām Latvijas pilsētām. Aicina cilvēkus vairāk
skatīties, klausīties alternatīvus ziņu avotus un nepaļauties uz to, ko strāsta propagandas kanāli. It kā televīzijas ziņu sižetos tiek apšaubīta Covid eksistence, ironizēts par valdības ieviestajiem ierobežojumiem, neatļautā brīvdabas vingrošanas akcijā pie Raiņa pieminekļa nesen savu viedokli Brīvvalsts TV neliedz arī iekšlietu ministrs, kurš pretēji epidemiologu un valdības lemtajiem iestājas par sporta nodarbību atļaušanu. Lai cik arī cilvēki būtu, es domāju, svarīgākais ir signāls mūsu epidemiologiem, lai tomēr neaizmirstu, ka veselīgs dzīvesveids primāri saistās ar kustību. Ja? Iepriekš konspirācijas teoriju izplatītāji veidojuši katrs savas platformas, izteikumi tajās bijuši līdzīgi. Negatīva informācija pret Latviju un rietumiem, pielaidīga un pat pozitīva pret Krieviju un Krievijas varu slavinošām organizācijām. Bet virtuālā vidē vērojams, ka notiek spēku apvienošana un kopīgu lielu projektu īstenošana. Brīvvalsts TV ir viens no tādiem. Latvijas Brīvības alianses redzamākie biedri ir Memory Water īpašnieks Jānis Pļaviņš, bijušais SAP darbinieks Arnolds Bābris, 5G apkarotājs Andris Ciekurs, Latvijas musulmaņu kopienas pārstāvs Roberts Klimovičs. Kopā ar viņiem arvien skaļāk sev piesaka vēl kāds ietekmīgs un pieredzējis spēlētājs, reliģiskās organizācijas jaunā paudze līderis Aleksejs Ļeģājevs. Šeit jau ir daudz labāk. Итак, уважаемые друзья. Un tā, cienējamie draugi. Jauno paudzi pirms vēlēšanām savulaik prasmīgi izmantoja Aināra Šlesera, Latvijas pirmā partija, pēc tam Šlesers kopā ar Andru Ameriku gods kalpot Rīgai. Daudzskaitlīgais ticīgo pulks bija laba augsne, lai iegūtu vēlētājus. Šajos kadros Ļeģājevs pirms 15 gadiem dievkalpojumā slavē Šlesera partijas Rīgas mēra kandidātu Juri Lujānu. Мосты новые будут через Даугаву. Объездные будут, пробок не будет. Kopš 90. Ļeģājeva reliģiskajai organizācijai ir izveidotas draudzes 18 Latvijas pilsētās. Lai arī oficiāli visām baznīcām un konfesijām ik gadu ir jāiesniedz atskaites par savu darbu Tieslietu ministrijai, uzskaita valsts pusē visticamāk ir formāli. Vismaz par to liecina dati, kas ticīgo ganiem jāatklāj par savu draudžu lielumu. Šajā Tieslietu ministrijas atskaitē redzams, ka 2015., 16., 17., 18. un arī 2019. gadā jaunā paudze uzrādījusi nemainīgu draudzes apjomu, precīzi 3000 ticīgo. Šī dīvainā statistika liek apšaubīt, vai oficiāli maz ir zināms, cik liels patiesībā visā Latvijā ir Ļeģājeva sekotāju pulks. Kam pieder informācija, tam pieder pasauli. Tā Ļeģājevs raksta vienā no saviem blogiem, kurā prezentē jaunas televīzijas veidošanu. Studijas makets jau tiekot gatavots. Televīzijas mērķis būšot mūsdienu hibrīdā informācijas kara apstākļos atmaskot propagandas viltu un apliecināt dieva patiesību. Projekts būšot gatavs tuvāko mēnešu vai pat nedēļu laikā. Reliģiskās kustības mājvietā Rīgā Irlavas ielā tālāk par durvīm nekā personīgi filmēšanas grupa netiek laista, lai gan pretēji citviet noteiktiem Covid laika ierobežojumiem šeit tie nedarbojas. Policija pēdējo nedēļu laikā Ļeģājeva dievnamā bijusi vairāk kārt un konstatējusi neatļautu pulcēšanos līdz pat 250 cilvēku plašā pulkā. Mācītājiem ir starptautiskā saruna. Pāris stundas vismaz. Jā, skaidrs. Tur viņiem konferences uz Zoom vai uz ko nezinu. Jā. Es viņam parādīju, viņš teica, нетрауцем, es pat nepateicu, ko kas kā. Всем привет! Мы в прямом эфире. Такая сегодня у нас необычная дискуссия с 3 стран – Украина, Латвия и США. Diskusijas ar ārvalstu it kā ekspertiem, ko tālāk izplata arī Latvijas Brīvības alianses atbalstītāji. Šīs reliģiskās kustības telpās tiek filmēta regulāri. Tajos piedalās ne tikai Ļeģājevs un Arnolds Bābris, bet kāda Jeļena Nikitskaja. С нами на связи Елена Никитская, американский блогер. Viņa dzīvo ASV, sev prezentē kā blogeri, ir bieža viešņa Krievijas propagandas kanālos. Tur viņa devē par ASV iekšpolitikas eksperti.
žurnālisti. Елена Никитская из Соединенных Штатов, а может быть, как Толя сказал, Разъединенных Штатов Америки с нами на связи. Елена, вы были у здания Капитолия в тот день. Скажите, какие чувства вы испытываете сейчас? Вам страшно, что за вами придут? Вас заложат соседи? Вы же не скрываете своего участия в этом мероприятии? Niķītskaja ir Trumpam draudzīgās radikālās kustības Kuano sekotāja. Piedalījās ASV Kapitola ieņemšanā. Neoficiāls ziņas liecina, ka viņi iespējams atrodas arī ASV FIB uzskaitē. Так, ребят, всем привет! Мы в прямом эфире. Сегодня Šeit redzam viņas vadīt tiešraides diskusiju, kurā no Rīgas piedalās arī Ļeģājevs un Babris. Es ar visiem esmu kontaktā arī ar jums, kā jūs pamanījāt, vai ne? Viņai vienkārši tāda interesanta biogrāfija un interesants tas domu gājiens un tās darbības, ko viņa dara Amerikā. Nav vienkārši cilvēki ar parastu biogrāfiju. Attiecīgi, spēcīgām personībām visam ir interesants biogrāfijas. Un... Vita. Я, наверное, воспользуюсь возможностью говорить по-русски, которая не так часто представляется. Šis ir Vācijas Bundestāga labējo partijas AfD deputāts Valdemārs Herts, kurš pagājušā gada novembrī laipni tiek uzņemts Krievijas valsts domē. Viņš nosoda Eiropas ieviestās sankcijas un apgalvo, ne visi Vācijā domā līdzīgi Briseles oficiālajai varai. Мы сегодня проработали очень большие вопросы, и это начало нового витка отношений в области сотрудничества и дружбы. Valdemārs Herts bieži braucis uz Latviju. 2019. gadā pat kandidēja Eiropas parlamenta vēlēšanās no Ļeģājeva cīņu biedra mācītāja Aigara Bitāna un Normunda Grostiņa centra partijas. Šeit sabiedriskās televīzijas ēterā redzams, kā Vācijas politiķis piedalās tiešraides diskusijā ar Arvilu Ašerādenu. Vairāk Vācijas mediju Hertu nodēvējuši par Maskavas ietekmes aģentu. Это страшно, это очень опасно. То, что сейчас в Латвии я не слышу голоса, противостоящего этому беззаконию, на мой взгляд. Уважаемый Валдемар, от лица международного правозащитного движения «Стражи на стенах». Šajā video redzama simbolika aiz Ļeģājeva muguras organizācijas Sargi uz mūriem, jeb Watchmen on the Walls. Latvijā nav plaši pazīstama, bet ir zināma ASV. You are never going to stop AIDS until you stop treating homosexual sodomy as a civil right and start treating it as a form of conduct to avoid. ASV par organizācijas Sargu uz mūriem vienu no līderiem un Ļeģājevs sabiedroto minēts mācītājs Skots Laivlijs Duglas. Viņš izdevusi grāmatu Rozā svastika, kurā pierādījis, ka nacistu elite bija homoseksuāļi, bet holokausts vērsts pret heteroseksuāļiem. Duglas aktīvi lobējas antigeju likumu Ugandā un arī Krievijā. Neapmierinātība ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem tiks aktīvi izmantot informatīvajā karā un koordinētās ietekmes operācijās. Sabiedrības neapmierinātība ir laba augsne šādām konspirācijas teorijām. Tas teikts pagājušā gada publicētajā NATO ekspertu ziņojumā. Tajā pieminēta arī Latvija, kā valsts, pret kuru Covid laikā tiek veiktas koordinētas informācijas kampaņas. Tiksimies atkal nākamajā svētdienā. Atā! Noteikti esat pamanījuši plašo pretkampaņu jeb heiteru aktivitātes pret Eirovīzijas dziesmu un tās izpildītāju Samantu Tīnu. To plaši aprakstījuši ziņu portālu un ziņu programmas, bet pirmsākumu šai skaļajai antikampaņai arī meklējam Ļeģājevu un nekur nereģistrētās apvienības Latvijas Brīvības alianses virzienā. Tas mums šovakar viss. Palieciet kopā ar TV3 turpinājumā šovs Balss Maskā. Lai priecīgas otrās lieldienas. Visu labu!